Dāmas un kungi, pasaulē mazākais benzīntanks, Artur, vai ne? Tā mēs varētu nosaukt šitās visas buņģus. Precīzāk nemaz nevar. Tad būtībā, ja cilvēki liekas, ka benzīntanks ir kaut kas tāds valstisks, mērogā un milzīgs, šeit mēs varam saprast, ka jebkurā saimniecībā, kurā ir pavairāk transporta, var uztaisīt savu benzīntanku. Tieši tā, un tas benzīntanks, es pat teiktu, dod savu pienesumu no vairākiem aspektiem. Benzīntanks mājās, nekur nav jābrauc. Var arī dīzeli. Precīzi ne tikai benzīns, laika ekonomija, protams, arī finanšu ekonomija. Es atceros, sen apakaļ biju vienā lielā uzņēmumā, kur šefs teica, viņus jau tā apnicis čakarēties ar benzīna mašīnām, jo šoferis laika zogo degvielu, viņš bija uztaisījis viņus uz gāzi. Būtu jau vienkāršāk, ja vienkārši uztaisīt to degvielu sacīs savā pagalmā, un viens šoferis neko nevar arī nospert. To ir precīzi uzskait. Ir vienkāršāki modeļi, kur mēs spiežam pogu, spiežam mēlīt pistolē un dabonam dīzeļdegvielu ārā, bet ir jau mazliet sarežģītākas sistēmas, kur tu bez čipa vai bez kartiņas to sūkni palaist nemaz nevarēs. Tad, ja tu esi viens, kurš lai to degvielu, tev nevajag nekādu uzskaitu, ja tur ir, nezinu, 12 šoferi, tad būtu labi zināt, kurš atvēra, kurš ielēja un cik ielēja. Precīzi, tieši tā. Bet viņš izstāsta pēc telefona būdiņas, tas varētu ielikt iekšā arī tā kā Londonā, halo, un zvanīt.